Kas attiecās par šo te naudu pašvērtējumā, tas ir tiešākajā mērā atkarīgs no tā, ko cilvēks saka un domā par sevi, kādu viņš vērtību iedod savai enerģijai. Tāpēc, ka cilvēka enerģija ir jaunā laikmeta valūta. Ja? Enerģija ir jaunā laikmeta valūta. Kas vada enerģiju? Cilvēks ar savu domu, ar savu nodomu, ar savu prātu. Mēs vadām enerģiju. Tur, kur mēs to enerģiju veltam, kur mēs virzam fokusu, tur seko enerģija. Tu sāksi domāt par, šito pildspalvu, arvien vairāk un vairāk tu veltīsi enerģiju, uzmanību viņai, tu sāksi pamanīt detaļas, kuras iepriekš tu nepamanīji, tu sāksi pamanīt uzrakstus, tu sāksi pamanīt vēl visu kaut ko. Tāpēc, jo vairāk tu velti uzmanību kaut kam, jo vairāk tas vairojās. Paskaties, kam tu tagad velti daudz uzmanības dzīvē. Un ne tas, ka vienkārši tu velti tam uzmanību, bet kādu kvalitātes uzmanību tu velti, kas ir tās domas, kuras tu attīsti tajā jomā, tajā sfērā. Piemēram, ja cilvēks attīsta visu laiku pa naudu, ka nav naudas, arī viss tik dārgs, ārpus tas jau tik dārga. Ar vienu klientu strādāju, un es viņai prasu, Klau, kas ir tavs nākamais levels? Tavs nākamais finanšu līmenis sajūtās. Un viņai saka, tā grūti saprast, es tā nezinu. Es saku, labi, tu zini, kā tu šobrīd ceļo, cik bieži? Tur 2 reizes gadā, cik tu gribētu? Viņa saka, būtu ritīgi forši, reiz 2 mēnešos vismaz. Es saku, ļoti labi. Kā tu ceļo? Tu ceļo ekonomiskajā klasē vai biznesa klasē? Ekonomiskajā. Tas ir ok. Bet tu zini, cik ir biznesa klase vispār? Nē. Lūk. Un es saku, es atkal zinu, jo es cenšos biznesa klasē ceļot tagad, tāpēc, kad es cenšos pacelt savu apjomu, jo man ir vajadzīgs cits apjoms, lai es to nodrošinātu. Sākumā ir baigi spiedīgi. Sākumā ir to, ka, tāds pats sēdeklis, tāds pats, īpaši ar Baltikai, jā. Tāds pats sēdeklis, tāds pats viss, tur servis no serijas, viņi tur, un to, ko viņi dod ēdienā, es tāpat to neēdu, tur ir cukuroti dzērieni, jā, tur, ūdens, ūdeni es pats varu, no serijas paņemt, jā, liekas, bet tā ir vibrācija. Tā ir attieksme. Katrai mantai, katrai lietai, katrai telpai ir sava vibrācija. Un tas nozīmē, ka cilvēki, kuri, piemēram, var atļauties sev biznesa klasi, viņu vibrācija attiecībā pret naudu un kaut kādām dzīves kvalitātēm būs augstāka, plašāka. Viņi nedīlo ar tām problēmām par izdzīvošanu, ko dīlo cilvēki, kas ir izdzīvošanas līmenī. Cilvēki, kuri pelna līdz 10 000 gadā, viņiem ir citas stratēģijas, kā nopelnīt virs 10 000 nekā tiem, kuri pelna 10 000 mēnesī un, piemēram, 100 000 gadā. Tur ir cita pilnībā domāšana, cita stratēģija. Tiem, kas ir līdz 10 000, viņu galvenais fokus ir jāvelta uz baiļu sajūtas transformāciju, iekšējā stresa transformāciju, tas, ka viņiem ir milzīgs stress iekšā patiesībā un baiļu programmas. Un baiļu programmas ne par izdzīvošanu, vienmēr baiļu programmas, ko par mani padomās. Baiļu programmas atkal šīs zemapziņas līmenī par to, ka ja man būs daudz naudas, manu dzimtu izsūtīs pēdiņās. Savukārt tiem, kas ir no 10 000 mēnesi augšā, viņiem ir pilnīgi cita domāšana. Un es pats, kad es gāju cauri šitam līmenim, es tik ļoti pamanīju to atšķirību, ka tas ir par to, ka es nevis domāju, kā izdzīvot un kā tur no sērijas savilkt galvas, bet es sāku domāt jau par lietām, kā es ar mazāk enerģijas apjomu var izdarīt to pašu lietu. Bet to es varēju izdarīt tikai tad, kad man pārstāja spiest mana izdzīvošana. Kad pārstāja spiest tas, kad ir tur rēķins pie rēķina, tur un tam līdzīgi. Es savā mūžā nekad Excel neesmu vispār līdzis kopā, nekad. Es vienmēr esmu strādājis tikai caur enerģētisko un apziņas paplašināšanu. Tāpēc man naudas visa tēma ir tikai caur to, ka es transformēju savas pārliecības, transformēju savas emocijas, kas man saistās ap un par naudu, un tādā veidā tev notiek paplašinājums, tev var ienākt iekšā lielāks resursus. Ja? Un tiem cilvēkiem, kam ir 10 000 mēnesī, tas ir vairāk par naudas vairošanu, tas ir vairāk par to, ka es savu enerģiju gribu pasargāt no izniekošanas. Un tiem cilvēkiem ir jādomā vairāk par veselīgām robežām, jo, lai vairot to enerģiju, viņiem tā enerģija ir jāsaglabā.
vairojot enerģiju, nauda ir kā blakus efekts. Nekad nefokusēties uz naudu. Nauda ir kā blakus efekts tavai enerģijai. Tava enerģija ir tava valūta. Ja? Bet es arī zinu to, ka esot izdzīvošanas līmenī, liekas tas viss tik utopiski, ka kā tu paskaties, kas man, ja es saku, jā, bet tur jau ir tava problēma, ja tu nepārstāsi visu laiku cīnīties ar savu izdzīvošanu savā galvā, negaidi, kad viņa mainīsies tavā dzīvē, ka nauda mainīsies dzīvē. Tāpēc tur ir vairāk tieši šo te emociju dziedināšana, jāstrādā ar to. Un dziedinot bailes, dziedinot iekšējo bērnu, visus tos pārdzīvojumus, par ko mēs rakstījām, jau arī mēs pārunājām čatā īsi, ja, ka ģenētiskā atmiņa kā nododās no vecākiem, ja, caur neurotransmiteriem, caur spoguļu neironiem, ko mēs esam iemācījušies no saviem vecākiem. Patiesībā jau baigi viegli bieži vien ir pateikt cilvēkam, kā viņam finansiālais ir, vienkārši pajautā viņam, kā ir vecākiem. Pirmkārt, kāds ir attiecības ar vecākiem, jo mamma ir matērija. Pieņemt savu mammu ir pieņemt matēriju, jo mamma ir kā māte, māte zeme. Un pieņemt savu mammu ir pieņemt matēriju. Ja nepieņem mammu, nepieņem matēriju un būs griesti. Ja? Nozīmē, ka cilvēks varēs zināmu līmeni iziet līdz tam, bet viņš nevarēs izsist savus finansiālos griestus, ja viņš nebūs pilnībā piedevis mammai. Un pilnībā piedot nozīmē mīlestībā, sirsnībā, ka reiz mums bija aizvakar piedošanas algoritms transformācijas kursā. Mentorprogrammā ir piedošanas algoritms, ja? Tā kā varat uzmeklēt, iegūglēt vienkārši. Jādziedina iekšējais bērns, lai paplašinātu apjomu savu. Ja, jo tikai tad notiks tās iespējas tam cilvēkam sāks parādīties sajūta, ka es jūtu, ka es neesmu pelnījis dzīvot šādi. Es jūtu, ka es neesmu pelnījis atrasties ar šiem cilvēkiem šajā te vietā, šajā te vidē, tāpēc, kad viņi ir vienkārši pa citu kaut ko. Viņi nav ne labāk, ne slikti, vienkārši viņi ir pa kaut ko citu. Piemēram, cilvēki, kur neaug, un cilvēki, kuriem neinteresē tas viss, saka, labi, ņematies visi savā tajā lietā, ņematies tur paši. Vienkārši es daru citu kaut ko, tad es eju citu kaut ko darīt. Ja? Un mums ir brīvā griba to darīt. Ja ir bailes aiziet, tas nozīmē, ka ir bailes no pamestības, un tad ir šī nedrošā piesaiste jāatstrādā. Tas ir psiholoģiska attachment saucamais, ja? Nedrošā piesaiste, jāiet ar iekšējo bērnu strādāt, tīrīt iekšējā piesaiste.